Gulbenes novada jauniešu centrā Bāze ir atklāta jauna, mūsdienīgi aprīkota digitālā telpa, kas radīta, lai paplašinātu jauniešu iespējas digitālajā vidē un veicinātu viņu iesaisti tehnoloģiju pratībā. Telpa izveidota ar projekta Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās atbalstu. Mēs iegādājamies daudz jaunu aprīkojumu, lai jauniešiem ir iespēja izmantot tehnoloģijas, mācīties un izpausties radoši. Mēs nopirkām podcastu aprīkojumu, ir portatīvie, ir stacionārais dators, ir VR brilles, ir skaņu aparatūra un viss, kas jauniešiem šobrīd mūsdienās varbūt ir vajadzīgs, lai attīstītu savus talantus un arī digitāli pilnveidoties. Digitālā telpa sniedz plašas iespējas gan mācībām, gan prasmju attīstībai, kā arī saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Lai vide būtu ne tikai funkcionāla, bet arī iedvesmojoša, īpaša uzmanība pievērsta telpas izkārtojumam un vizuālajai identitātei. Tajā iekļautie elementi simbolizē nākotni, jauniešu enerģiju un digitālo iespēju daudzveidību. Speciāli šai telpai mēs arī pieaicinājām grafiti mākslinieku Kilarari, kas izveidoja šos mūsu skaisto zīmējumus, kas dod telpai jaunu noskaņojumu, mūsdienīgu skatu. Un to veidoja pats jaunietis. Līdz ar to mēs esam ļoti tuvu jauniešiem un mēs esam tā kā roku rokā. Šis jauninājums ir veicinājis arī pašu jaunatnes darbinieku izaugsmi. Kopā ar jauniešiem viņi aktīvi apguva dažādus digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai tos kvalitatīvi integrētu ikdienas darbā. Projekta sākumā mums bija arī mācības, un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mums pašiem vajag iemācīties, kā rīkoties ar tiem digitālajiem rīkiem, ko mēs nopērkam projektā, lai mēs varētu reāli to parādīt jauniešiem. Bet interesantākais fakts ir tas, ka arī paši jaunieši ir atnākuši šajā telpā, piegājuši pie datora un parādījuši, ko viņi prot un ko viņi tur gribētu un kaut kādas lietas, ko mēs nezinājām, viņi arī ir palīdzējuši pielikt šajā telpā. Projekta laikā pilnveidota arī jauniešu uzskaites sistēma, iegādājoties planšetes, kas ļauj jauniešiem digitāli reģistrēt apmeklējumu. Tas atvieglo centra darbu un nodrošina precīzāku pārskatu par jauniešu aktivitāti. Šajā telpā mēs arī, protams, plānojam veidot dažādas meistarklases un apmācības jauniešiem par satura veidošanu, par drošību interneta, mediju pratību. Jo mūsdienās jaunieši daudz laika pavada telefonos, bet ne līdz galam saprot, ko viņi var darīt un veidot un arī kā tur uzturēties. Digitālās telpas iespējas tiek izmantotas aktīvi. Jaunieši veido podkāstu idejas, strādā pie satura radīšanas un apgūst jaunus digitālos rīkus. Savukārt brīvajos brīžos viņi izmanto atpūtas zonu ar Xbox spēlēm, televīzijas pārraidēm un citām aktivitātēm esot vidē, kurā līdzsvaroti savienojas mācības, radošums un atpūta.